Sveiki! Šis ir aiz zilās līnijas hokeja podcasts, kurā runājam par spēli, tātad hokeju. Es esmu Emīls un esmu šodien kopā ar Raivo. Jā, tas Raivo. Katru epizodi dalīsimies savos viedokļos par hokeju Latvijā un pasaulē. Tā, šodien mēs apspriedīsim tēmu Latvijas U20 izlase vai arī tieši U20 turnīrs, kāds formulējas. Būs šodienas pirmais ieplānotais jautājums ir... Kāds viedoklis ir par U20 rezultātiem tagad? Mans skatījums ir tāds, ka mums nav jābaidās no spēcīgiem pretiniekiem. Kā jau redzējām, mūsējie pret Somiju bija pusaizmiguši un ar to rezultāts bija 8-0, kas bija pamatīgi tā zaudēt, jo tieši iepriekšējā dienā mēs bijām uzvarējuši 2-1 pret Kanādu, kas ir tā kā, zaudējuši 2-1 pret Kanādu, bet, redzam, ka 8-0 kaut kā bijām tādi savārguši. Kāda būtu tava atbilde? Man atbilde šajā visā būtu tāda, ka šitie visi cilvēki, es pat teiktu komanda vai piemēram viena ģimene, es saucu viņu par vienu ģimeni. Labi, ok, skatībā. Hokejs izlase. Jā, sapratu. Viena liela ģimene, kura pati cīnās gan ar liela līmeņa hokejistiem, gan Kanāda bija, piemēram, viens no lielajiem labajiem piemēriem, kas ir kā stiprā komanda, bet mēs gribam panākt, kā es to saskatu no Latvijas izlases, mēs gribam panākt, lai Latvijas izlases mašīna nesaplīstu, nesarūsētu, jo viņi ir sarūsēti tikai tad, kad, piemēram, kā 8-0, tad mūsu mašīna jau sāk nedaudz rūsēt, bet viņa ir kā jauna un nokrāsot, kad, es tā salīdzinu, tikai, kad, Labi, viss beidzam akstīties, turpinam. Kā viņi ir kā finālā. Labi. Tad tā. Šodienas otrais jautājums mums ir, kāds ir tavas prognozes spēlē Latvija-Dānija? Es teiktu, ka es prognozēju tā, ja vārtos stāvēs Vecvanaks. Tad Vecvanaks, kas tad notiks? Vecvanaks, kā jau redzējām, viņš ir ļoti centīgs. Un mūsu, pēc manas skatījuma, un varbūt arī pēc tava, Vecvanaks šobrīd iet uz savām, jo viņi pat grib draftēt NHL. Viņš jau ir draftēts. Jā, viņš iet savas karjeras augstāko punktu, kā mans elkonis. Jo tagad viņš ir pusē. Kad viņš nonāk karjeras augstākajā punktā, šeit, elkoņu galotnē. Jā, vislabāk. Salīdzinājums. Tad NHL, tad es nezinu, varbūt kādu dienu būs duēls Artūrs Šilovs pret Vecvanagu. Jā, bet Vecvanaks stāvēja pret Somiju vārtos un rezultāts arī bija 8-0, bet šodien iespējams, ka būs vārtos Mauriņš, jo tā visticamāk būs, jo dos jau Vecvanagam atpūtu pēc smagas spēles. Un, jā. Bet mans prognozes ir šāds. Tātad, manuprāt, ka spēle būs ļoti sīva, jo tomēr Dānija arī grib tikt tālāk, jo kurš gan negrib tikt ceturtdaļfinālā un tikt tālāk, augstāk, tiekties pēc tā zelta. Sīva, bet, manuprāt, tā noslēgsies ar Latvijas uzvaru pamatlaikā. Jo... Vai arī mēs aizcīnīsimies
kā man vienmēr sanāk spēlē saistīnīties ļoti bieži, tas ir NHL datorspēlē, līdz bullīšiem, un bullīšos es gan esmu labs. Bet cerēsim, ka būs tā kā bullīšos visu laiku uzvara. Bet neceram, mums jācer uz labāko scenāriju, ka būs tas pamatlaiks, un tad jau viss būs čikiniekā, nav jāatliek visus tādu stresaino situāciju. Nu, zin kā. Jo, piemēram, Nauriņš vai Veconāks vispār šitā visā lieta, man šķiet, ka mēs, latvieši, esam diezgan vienota komanda, ka Latvija nekad nebūs. Nekad nebūs individuāliķi. Ar šo. Nekad nebūs individuāliķi latvieši. Tikšu tam piekrīt. Ripu. Jā. Par to ripu. Labi. Lai viņi dabū šo ripu. Un lai viņi šo ripu nekad neaizmirst. Latviešiem vajag vienkārši ņemt, bliest pa vārdiem un kļūt par Konoriem Makdeividiem, vai nezinu, labāk. Bet kā Rihards Bukarts teica vienā intervijā ar sporta studiju, ne katrs kļūst par Konoriem Makdeividiem tik labs. Jā, bet šobrīd mēs runājam par U20 čempionātu nevis. Bet tur būs daudz labas zvaigznes arī Latvijai. Skatoties 2030. sastāvu, kāds varētu būt, mums būs ļoti labs sastāvs un līdz ar to iespējamība zeltu dabūt ir, bet pievērsīsimies atpakaļ U20 tēmai. Tātad, kāds ir tavs viedoklis par Latvijas U20 treneru štābu? Treneru štābā mums, es zinu tikai divus, kas mums ir Rodrigo Abols. Kāds Rodrigo? Rodrigo ir spēlētājs Ārtis Ābols. Ārtis Ābols, tas ir viņa tēts. Jā. Ārtis Ābols un Masaļskis. Un kurš vēl ir? Es pats visu nezinu, bet es varu izteikt, ja tu negribi izteikt savu viedokli. Es varu izteikt, ko varētu pateikt par Ārti Ābolu. Es arī nedaudz reklamēju kanālu Trojkas TV, kuru mēs abi arī varam vakardien, mēs nostrīmojām 2 hokeja spēles, nav par to runa, bet viņš tur liek visādas interesantas video. Un man ļoti patīk tas viens video, kur Ārtis Ābols runāja ar hokeja komandu. Jā, un es teiktu, ka Ārtis Ābols ir viens no, teiksim tā, ja ne Latvijā, tad tā kā, ja ne pasaulē, tad Latvijā viens no labākajiem treneriem. Man ir ļoti labs uzskats, bet U20 viņš ir pats labākais. Pats labākais, manuprāt, ir Harijs Vitoļņš. Jā, bet manuprāt, treneru korpus ir ļoti labs. Precīzāk, labs, vienkārši labs. Bet neperfekti, jo rezultāts būtu krietni labāks, ja viņi būtu perfekti, bet, manuprāt, spēlētāji vēl nav pielāgojušies treneru skatījumam. Skatījumam spēli. Labi, tā. Tagad vērsīsimies pie lielākas lietas kursa. Tātad, kā tev liekas? Vai Dānija būs sīva pret Latviju? Tādi, kuri grib to dabūt to ceturtdaļfinālā sulīgi to uzvarīt un tik ceturtdaļfinālā, kā tev liekas, būs? Man šķiet, ka es ceru, ka nebūs kā pret Čehiem. Pilnīgi. Pie kādiem Somiem? Somi pret Čehiem, kā viens Soms vai Čehs vai... Čehs savainojās. Saproti, lai nav tā kā vakardien. Jūs pāris sapratīsiet, skatoties tiešraidi. Tā vairs to tiešraidi, bet labi. Bet man... Kā tev liekas,
Kā tu liekas, Jā. vai tā Dānija būs sīva? Tā kā tas bija jautājums. Jā, es domāju, ka viņa varētu būt sīva, tāpēc, ka iespēja tikt ceturtdaļu finālā ir tik episka. Tā kā, wow, kurš vēl? Un es domāju, ka lūdzu, Dāņi, ja jūs šito skatāties un jūs saprotat latviešu valodu, lūdzu bez traumām un bez asins izliešanas. Labi, bet, manuprāt, Dāņi būs sīvi, jo viņi ir tikai pagājuši gadu uzvarēja, kā viņi sauc? Zemāk, kā viņi sauc? U20 B divīziju un tika uz eliti, viņiem šogad ir 1. gads, un viņi gribētu pacīnīties par to augstāko vietu. Bet mums latviešiem ir jāsaprot tas, ka viņi ir 1. gads, ka viņiem sastāvs nav tik labs, un tas ir jāizmanto mūsu iespējas, visi metieni ir jāizmanto, jāvāc tās pašas rips, kas atsits no vārtsarga, un tad jau tā kā pret Kanādu jāspēlē, respektīvi. Jātrenējas kā pret Kanādu, jāspēlē tā pret Kanādu. Vienkārši atsitam ripiņu, vārtsargs to nenotver un uzreiz maucam uz priekšu un savācam to atlēkošo, kā teiksim, reboundu. Bet tas vispār basketbolam vairāk, bet piesaistīts. Un tad vienkārši sitīsim vārtos, spēle aizies labi, bet mums vajag arī aizsardzību. Un aizsardzība būs jābūt pašai labākai, jo zinām, kā var gadīties. It īpaši, kā bija pret Somiem latviešiem. Jā, es ceru, ka Alberts Šmits varēs dabūt savu hat-triku, pirmo hat-triku. Kā aizsargam? Jā, bet es domāju, ka viņš dabūs hat-triku. Viņš, starp citu, bija pret Somiem labākais spēlētājs, MVP Latvijas. Viņš vispār ļoti labi, viņš vispār labi nospēlēja to spēli. Viņš mūs reāli izglāba būtu rezultāts 9-0, ja viņi nebūtu. Zini, kāpēc? Skaties. Tātad bija sitiens, Vecunāks stāv vispār otrā pusē, tāpēc, ka tas situpavu, viņš tā mēģināja iesist tā kā pa otru pusi, tur tieši stāv Šmitiņš un to paņem to ripiņu un aizsit prom. Kā jau latvieši. Latvieši ir ļoti stipri basketbols. Hokejs. Basketbols, basketbols arī ir stiprs, bet Eiropā. Basketbols arī. Tāpēc šis džersijs ir man. Visi šie simboli nozīmē. Mums ir jāuzvar. Latvija ir vislabākā komanda pasaulē. It īpaši šis ir labākais logo no izlasēm, vai ne? Jā, un tagad pievērsīsimies pie nākamā jautājuma, kas mums būs tavuprāt, vai kāds, tavuprāt, kurš no vārtsargiem šodien spēlēs vārtos? Vai tas Mauriņš vai kā? Mauriņš. Bet pasaki vienu. Tātad ir 3 vārtsargi. Es tūlīt pateikšu, kas viņi ir. Vecunāks, Mauriņš un pagastolītieši IHF. Mauriņš, Vecunāks un tūlīt. Mauriņš, Vecunāks un es nevaru pastīties. Vai pagaist tūlīt, es ātri ieiešu vienā vietā. Tā kā Mauriņš. Nē. Mauriņš. Tātad tūlīt būs. Es atradu. Tātad mūsu vārdsargi ir Vecunāks, Mauriņš un Kufteriņš, kurš Kufteriņš nav nevienu spēlējis.
šobrīd. Viņš kā 3. vārdsargs. Nu, es domāju, ja šitas vecs vanaks, ja viņš ir ritīgi nogurs, tā kā, ka viņš nevar ķert labi ripas, vai, no sākuma varētu būt vecs vanaks, bet tad spēlē mainītos, tā kā vārdsargi, jo pēc klāšu grib atpūst, es domāju, varbūt arī šodien uzlaidīs to tur. Kufterinu. Jā, Kufterinu, bet visticamāk, ka šodien Mauriņš, tāpēc kā... Nu jā, man arī liekas, ka Mauriņš spēlēs, jo tomēr viņam labāk statistika, un viņš tomēr pret stiprāku komandu, jo Somija ir bišķi vājāk bišķi pa Kanādu. To mēs noskaidrosim drīz, jo drīz būs spēle Kanādai ar Somiju. Starp citu, šodakt Dānija spēlēja ar Kanādu 3:30 bija spēle. Es pats personīgi neskatījos, jo pats zini, kāpēc. Un tur Kanāda izcīnīja uzvaru, ļoti labu uzvaru, respektīvi, sagrāva, tā bija par Dāniju. Viņi sagrāva Dāniju ar rezultātu 9-1. Oh my god! Oh my god! Tas ir tāpat kā mums nereiz sagrāva ar 19-0. Nē, tas bija 16-0. 16-0. Jā. Bet es tūlīt atvēršu. Tur iegāja. Bet pievērsīsimies pie nākamā jautājuma. Kas būs jau uz priekšu, kamēr vēl ir 2 spēles jāizspēlē. Kā tev liekas, kurš pretinieks varētu stāties Latvijai pretī? Ceturtdaļfinālā. Ceturtdaļfinālā vai Kanāda, kas būtu... Nē, Kanāda nevar, jo viņi ir mūsu grupā. Es domāju, vai tie paši Somi, vai Somi arī nevar. Var no otras grupas, es tev tūlīt nosaukšu otru grupu. Otrā grupā spēlē Vācija, ASV, Slovākija, es nosaucu Vāciju. Es vēlreiz. Vācija, Zviedrija, Slovākija, ASV, un Šveice. Es domāju, ka varētu būt vai Šveice vai Vācija. Es domāju, ka Vācija vai ASV. Vācija īsti ne, jo viņiem ir sūdīgs sastāvs. Vienmēr viņi cīnas par to relegation game, kas saglabā vietu, kas izkrīt. Respektīvi, manuprāt, mums varētu stāties pretī šobrīd pēc tā skatījuma Šveice, jo Slovākija vakar uzvarēja ASV. Jā. Tas tiešām bija, zaudēja. Sorry, bet bija 2-0 rezultāts. Kad es aizgāju gulēt, bija 2-0 rezultāts. Un ASV atspēlējās un uzvarēja 6-5, bet tik un tā sīva spēle, padomā loģiski. Jā. Tāpat skatītāji tie, kur skatās Trojkas un šo kanālu, tie, kur skatīsies šo video, mēs ļoti atvainojamies, ka mēs kādu spēli varam arī varbūt tā kā nenokomentēt līdz galam. Pirmais, tas, ka ir vēls. Otrais, tas, ka... Es viņu nokomentēju līdz galam. Nē, jau vakardienas. Es atvainojos, skatītāji, jūs gribat
mani satikt bet, tā kā, satikt ne jau dzīvē, bet online. Tad es gribēju pateikt ļoti lielu piedošanu, bet vēlās spēles es nevaru. Es varu no 22. Tās spēles. Tāpēc es vakardien knapi tiku. Tāpat otrais periods Beidzās. Gāju gulēt. Negāja gan, jo tu skatījies, kā es komentēju bišķīt. Es to zinu. Nē. Nē. Es uzreiz gāju gulēt, no tumsa bija istabā. Mēs atpakaļ. Jā, labi. Jā, kura ilgurā gadījumā, ko es gribēju teikt, ka šitie visi kadri un es domāju, visas šīs lietas, kuras mēs komentējam, mums ir mērķis sasniegt 100,000 abonementus vai nu astotniekam, vai nu kam, un dabūt play button. Labi, pievēršamies atpakaļ hokejam. Bet hokeja, ko es gribu pateikt, ka vakardienas spēle pret Somiem. Vakar nebija. Somi pret Čehiem, jā. Nu, runā. Jā, vakardien vai arī precīzāk šodien, jo. Puse, lielākā daļa bija šodienā, bet, lai ir kā ir. Jā. Bet precīzāk, es saku vakardien, jo, flashkārā rāda, piemēram, šodien, vakardien, kā vakardien spēle, bet labi, tas nav svarīgi. Tā pierādīja, ka Somiem ir uz ko tiekties, un ka Somi ir, un vēl viņi iemācījās, kā nedarīt, lai dabūtu 5x30 sodu. 5 plus 20. Bet tā spēle noslēdzās 2-1 papildu laikā. Un viņu Somi tieši 3. perioda 19. sekundē iesita vārtus. Iedomājies 3. perioda 19. Es tūlīt būšu. Labi. Es atvainojos, bet kādu tēmu jūs tagad sākat runāt? Kāds tavs top 4-nieks? Top 4-nieks, tā kā, kuras... Jā, 1., 2., 3., 4. vieta. Kā tu liekas, kas būs? Pirmajā vietā Latvija. Tas jau paši, protams, tev jau arī noteikti. Jā, bet tā ja godīgi, ja Latvija netiekas, tad... Otrajā vietā Vācija. Labi, neko. Labi. Trešajā vietā Somija. Ok. 4. vietā Kanāda. Labi. Mans ir, pirmajā vietā ir Čehijas izlase, 2. būs Zviedrija, 3. būs, 2. Zviedrija, 2. Kanāda, 3. man būs Latvija, bet tā, ja Latvija netiek, tad man ir Somija, un tad 4. vietā Zviedrija. Kā jau redzējāt, es izstūmu reāli ārā, kā Amerika no tās top 4-nieka. Jo... Kurš gan gribētu back-to-back vēlreiz redzēt kausu paceļot ASV. Bet, jā, apmēram šādi. Beigsim šo sēriju. Varbūt, cik ilgi tu norunāji bez manī? Es nerunāju, es izgriezīšu pēc tam to daļu. Tagad 3 minūtes precīzi ir. Ok. Paldies visiem par skatīšanos. Ar jums bija kopā Emīls un Raivo. Un es. Raivo. Uz tikšanos. Atā.